Cilvēku komunikācijas spējas paliek arvien bēdīgākas. Ņemot vērā, ka esmu strādājis klientu servisā lielāko daļu savu darba pieredzes, un ņemot vērā tas, ko es redzu tagad apkārt, īpaši ar jauniešiem, visiem sociālajiem mēdījiem un tam līdzīgām lietām, komunikācija sāka palikt galīgi bēdīgā līmenī. It īpaši tad, kad pieaugušs cilvēks sāk stresot par tādām lietām kā telefona zvans un labāk sūti man WhatsAppā ziņu, nevis zvani man, jo man tas liek emocionāli nērti justies, paliek tāds sajūta, kas pie vēl notiek, kādēļ mēs nespējam runāt. Un ņemot vērā, ka esmu YouTuberis un mans darbs ir runāt, es uzskatu, ka šis temats, par kuru es varu tīri pārliecinoši stāstīt, jo it īpaši, ja ir runa par ūdens liešanu, tad es varu mierīgi kontestu sastādīt pļaviņa hesam, jo man turēt līdzi ir tīri sarežģīti. Tādēļ šodien parunāsim par komunikāciju, kas tā ir, pašas pamata lietas, un kā panākt to, ka tu sāc justies komfortablāk runāt ar citiem cilvēkiem, sabiedrībā, ar draugiem, tam līdzīgi darba vidē tā skaitā. Un arī kā panākt to, ka tu spēj uzklausīt citus cilvēkus, un pats svarīgākais visam, kā panākt to, ka citi cilvēki tevī arī ieklausās. Tādēļ, ja tev tas liekas interesanti vai svarīgi, vai vienkārši grib pavadīt labu laiku, droši sēdies skaties un paldies skaties. Viena no pašām tādām svarīgākajām lietām komunikācijā nav pat verbāla komunikācija, jo lielākā daļa, kad es pasaku vārds komunikācija, domā runāšana, sarunāšana, visu kaut kādas tādas lietas. Patiesībā pati svarīgākā lieta un pati pirmā lieta, ko cilvēks pamana komunikācijā, ir tava ķermeņa valoda. Kā es kustos, kā es jūtos, kā es iztos. Tas ir ārprātīgi no svara. Un ja tu netici tam, padomā, paspējas un brauc sabiedriskā vai kaut kādā vilcienā, tu sēdi un to pretī nosēžas cilvēks, kuru tu nevārdu neteiksi viņam. Bet tu no ķermeņa valodas, no skatiena, no pozas, no visām šitām lietām, vari jau tādu priekšstatu veidot par cilvēku, un tev parasti var būt vai nu labs, vai nu neitrāls, vai nu slikts. Un reizēm tāds, kur cilvēki apsvērš, domā, kas tu vispār tāds esi pa ļemza, kāpēc vispār te eksistē? Nu, tā kā saliek tās muguras un tādi neapmierināti visu pa dzīvi. Nu, tā ir patiesībā ārprātīgi svarīga komunikācijas daļa, jo tas, kā tu sevi pasniedz, ir tas, kā cilvēki sākotnēji tevi uztvers. Un tādēļ, ja tev ir slikts pirmais priekšstats par tevi, tik līdz punktam, ka tevi cilvēki gribēs vispār uzklausīt, tikt atpakaļ līdz tam neitrālajam punktam, prasīs vairāk darba. Tādēļ sāksim ar numuru 1 lietu – ķermeņa valoda. Kā tu komunicē savu ķermeni? Galvenais, ko ir saprast, ir tas, ka tavai ķermeņa valodai ir jābūt, es uzskatu, relaksētai un pārliecinošai. Pārliecinātai, principā. Tās galvenās lietas, ko es pats skatos tajā brīdī, kad es skatos citiem cilvēkiem, kuriem es gribētu komunicēt. Jo pirmais, ko es gribu redzēt, tas, ka tu esi relaksējies, tas, ka tev nav pleci saraut uz augšu, šitā te uz iekšnu, tikai neskaties uz mani. Es saprotu, ka vis kaut kādas cilvēkiem dzīvē pieredze mēdz būt, bet es uzreiz cilvēku zemapziņā norakstu tāds, come on, man, mazliet saņemies. Tādēļ jābūt ķermeņa valodai relaksētai, tev pašam jābūt relaksētam, un tu vari sasniegt to tikai tajā brīdī, kad tu esi komfortabls savā ādā. Ja tu neesi komfortabls savā ādā, nekad nebūsi komfortabls pats ar sevi un apkārt ar citiem cilvēkiem. Tādēļ tas ir numur 1, ko darīt. Otrā lieta – pārliecinātība. Nevajag staigāt tā, it kā tu būtu nosodīts suns, kas tikko pa galvu dabūjis, jo dīvānu saēda. Nav baigi labā lieta. Un tas pats noliekts muguras, skatiens nodurts uz zemi. Un tas ir pats sliktākais. Ja es redzu cilvēks, man pieņemsim pretī nāk piela ar nodurtu skatu uz zemes, es personīgi uzreiz to neuzsvaru cilvēkā manā līmenī. Nav tas pareizi, bet tas ir vienkārši zemapziņā man nostrādā. Ja tu skaties uz zemi, tas nozīmē, ka tev nekāda pašpārliecinātība nav, tu sevi nenovērtē un es to vienkārši neuztveršu nopietni. Bēdīgi, bet fakts. Tādēļ nes sevi ar staltu muguru, nevis šitā te kā zaldās, kuram šitā te divi šitā latviešu valoda davai strādā, pastās video sākumā komunikācijas eksperts un beigās neko nevar pateikt. Vot adatas aizrunājās. Divas adatas iesprauks, viņš saka, nē, es staigāšu uz stalti, tā kā zaldāts. Jo te esi zaldāts, labi, dari, pa tev to maksā, bet stalti, mugura taisna, pleci zemu, rokas kustās, tu vienkārši jūties brīvi savā ādā. Ja jūties brīvi savā ādā, apkārtējie cilvēki būs tik daudz more atklātāki un atvērtāki ar tevi runāt nekā vienkārši jebkādā citā līmenī. Tā izskaitā viena no pamatliekām – higiēna. Tīri mati, es pa sakārtotiem matiem šoreiz nerunāšu. Tīra seja, tīri zobi, svaiga elpa.
Nav runa par to, ka tu pusdienās aizēji paņem biešu ķiploku salātiem. Par to nav runa. Ja tu zobus neēsi 3 dienas, 3 nedēļas, 3 mēnešus, aizmirsti. Tu vari būt visforšākais, labākais komunikācijas partneris pasaulē. Neviens ar tevi nahuj negribēs runāt. Drīzāk nošauties un skriet prom. Higiēna ir ārprātīgi svarīga. Bet tās tīri pamatlietas ir. Bet man personīgi pati svarīgākā lieta, kas ir, pati vissvarīgākā lieta par ķermeņa valodu, ir acu kontakts. Es point blank neuztveru cilvēkus nopietni, kuri man acīs nevar paskatīties. Man ir paziņas, kuri arī ir ap 50 gadu veci, un kuri saka, ka ja cilvēks nevar man acīs paskatīties, es viņu neuztveru nopietni, es viņu vispār nevēlos nekādā veidā. Es viņu neuztveru pat tādu pašu cilvēku kā es. Un kārtējo reizi nekorekti, bet šoreiz fakts. Ja es tev un tu man acīs nevari paskatīties, man uzreiz sajūt, ka kaut kas ar tevi nav. Momentāli tu man neesi uzticams, jo kādēļ tu man acīs nevari paskatīties? Ko tu slēpi? Vai tu man dirs? Šis man galīgi nepatīk. Un ir vienkārši nērts sajūta reiz, ka kaut kas nav, vai ar mani kaut kas nepareizi, vai kaut kas tā, jo ja tu esi nekomfortabli savādā, es arī kaut kādā līmenī pārņemšu to pašu enerģiju, kas tev ir. Protams, es varu mēģināt brute force, domāt, ka es esmu labākais džeks pasaulē un tā vienkārši mocīts priekšu, bet es arī mazliet pielāgojos otram cilvēkam pretī. Un ja tu esi sarauktu muguru, nesties man acīs, galīgi nav forši. Tās golden ratio varētu būt tāds 80-20% savā galvā. Tur ir 80% laiks skaties acīs un 20% vienkārši tur pasties apkārtējām lietām pasaulē. Un tas, kas nav ieteicams par acu kontaktu, ir nepārtraukts acu kontakts. Jo jā, ir slikti, ja tev nav acu kontakta, bet ir mazliet sliktāk, ja tu skaties un tu pamani cilvēku, kurš vienkārši uz tevi nepārtraukti blenž. Bez runāšanas, bez paskaidrošanas, ar vieglu smaidiņu, vienkārši blenž tev virsū kā slept. Kaut kāds Ted Bandijs, es nezinu, un vienkārši konstanti blenž, it kā tava dzīvība nebūtu nekā vērta. Es nojaušu, ka nav baigi komfortabla sajūta. Un vienīgais, ko tu dabūsi tajā brīdī, ja šitāti nagļaki blenzīs sejā nabagam, ir zvans uz 112 un tava apcietināšana un kārtējā krimināllieta. Tādēļ, es nezinu kā tev, bet es baigi neiesaku. Tādēļ atcies to 80-20 likumu. Es minu, ka tie ir instants leņķis, ne? Bet labi, joks pa jokam, tagad tā piegriezīsimies pa īstam, tad komunikācija. Komunikācija, es uzskatu, verbālai komunikācijai, ja tu gribi veiksmīgu, sakarīgu un saturīgu sarunu, numur 1 lieta, kas ir nepieciešama pret jebkuru cilvēku, ir cieņa un atvērtība. Jebkurš cilvēks ir pelnījis cieņpilnīgu un atvērtu sarunu pret viņu. Un es to domāju ne tikai par taviem draugiem vai kolēģiem, bet jebkuru cilvēku, ko tu satiec. Man lielākais naids, kas man ir cilvēki, kuri nespēj savu pretīgo resno muti atvērt un pateikt paldies cilvēkiem, kuri viņus apkalpo. It īpaši ēdināšanā vai veiklos vai kuros citās iestādēs. Labi, es esmu strādājis, man ir mazliet bailes par to visu, bet es ienīstu un es neciešu cilvēkus, kuri atnāk uz restorānu, pasēž normāli, pavada laiku un nevar pateikt pat paldies cilvēkiem, kas viņu apkalpo. Bet es momentāli, es varu atnākt uz tevi deiti, ja tu deita laikā, piemēram, nepasaki paldies viesmīlim, tas būs pēdējais deits, uz kuru mēs ejam. Ja tu nevari pamata cieņu izrādīt pret citu cilvēku, kuru tu nepazīsti, kurš tev neko dzīvē nav izdarījis, un vienkārši cenšas palīdzēt un dara savu darbu, nulle cieņa, momentāli. Manā grāmatā vispār ārā, čau, aizmirsti. Es viņu neuzskatu par cilvēku tajā brīdī. Absolūti neapspriežama lieta. Bet tas arī attiecās cilvēkiem, kuri tev neko nemaksā vai neko nav parādā. Vienkārši parasti cilvēku uz ielas, kuriem varbūt nepieciešama palīdzība vai paprast 50 tev turisti, kā, klausies, kur man labāk iet. Nevis viņš pateikt, bumzi, pats pasties Google mapos, bet nē, tā kā, es varbūt īsti līdz galam nezinu, bet es mēģināšu tev palīdzēt. Mēģināšu tev atrast, kur tev jāiet ir. Pamata cieņa un vēlme palīdzēt ir viena no vislabākajām lietām, ko tu vari parādīt, jo tas zemapziņā uzreiz parāda tevi kā patīkamāku cilvēku, uzticamāku cilvēku. Man personīgi, labi, es mazliet pastīšos līdzi, vai tu to dari tikai uzspēlēti, bet ja tu to dari vienkārši kā cilvēks, momentāli es esmu daudz labāks cilvēks par tevi arī būšu. Vienkārši man būs labāks iespējas par tevi, es labprātāk ar tevi runāšu, labprātāk ar tevi laiku pavadīšu. Ārprātīgi svarīgi.
Pēc maniem vismaz uzskatīja, pēc manas pieredzes. Tā ir skaitā par atvērtību. Ar atvērtību es domāju to faktu, cik tu esi atvērts citu cilvēku pieredzēm. Jo daudz, ko esmu pamanījis, tīpaši kaut kādas darba situācijas mazāk, bet draugu lokos cilvēki, kur atnāk un vienkārši pasaka, jā, ūdens ir slapjš, es nezinu, debesis zilas, ja? Un es neesmu gatavs izskatīt nekādu citu perspektīvu. Un tu, piemēram, sēdi otrā pusē, un tev ir divas opcijas. Tu vari būt tāds, ka, ok, nē, debesis ir zaļas, zāle zila, ej nošauj mani gandrīz vai, ja? Tas baigi labi neuztvers, nestrādās otram cilvēkam, un viņš uzreiz domās, ka te uzreiz tāda atkāpšanās sajūta, ka tu vari just, ka cilvēks no otrā pusē sākt uzbrukt gandrīz vai taviem viedokļiem. Tas baigi nav pa labu. Protams, tev var būt spēcīgs viedoklis, kur tu zini, ka cilvēks otrā pusē ir absolūti nepatiesībā, bet lielākajā daļā no laika tas nav tik baigi no svara. Ar atklātību un atvērtību, es domāju, uztver cita cilvēka viedokļus, kā viņi ir. Viedokļi. Viedokļi ir kā ānusi. Visiem ir, un nenozīmē, ka tos vajag uztvert tik ārkārtīgi nopietni. Tādēļ ar atvērtību vienkārši uzklausot cilvēku, saprotu, ok, labi, tas ir viņa viedoklis. Jo lielākā daļa cilvēku man patreiz tāda seja, kad es īpaši runāju jauniem cilvēkiem, viņi baidās man kaut ko teikt nevis tādēļ, ka es tur domāšu viņu stulbi vai kas, bet vai ka es nepiekritīšu, ka es brukšu viņiem atpakaļ. Jo ir baigi tāda jūtama seja, tīpaši sociālajos mēdījos, kad, ja tīpaši komentārus pasties, tu pasaki viedokli un to brūk virsū visu. Saka, ka tu loks esi, ka neko tu mūžā nezini, nekas nav pareizi, visi slikti. Tas tā baigi nepatīkami ir un cilvēki domā, ka tā ir norma. Un labākais veids, kā izsilties no tās normas, ir būt vienkārši tādam, kurš saka nevis jā, nē, bet ok. Un tas tavs viedoklis, forši, enjoy. Tā kā, ja tā ir tava pieredze un tās tavs viedoklis, ja tas balstās tavu pieredzi, ok. Vai es tam piekrītu? Visdrīzāk, ka nē, bet that's on you. Un tas ir ļoti, es teiktu, pozitīvi un atsvaidzinoši lielākajai daļai cilvēku, jo tas ir ļoti reti. Un ja tu vari būt cieņpilns un atvērts tam cilvēkam, komunikācija nevar būt slikta defaultā, jo tas cilvēks sapratīs, ka ar tevi var runāt kā normāli cilvēku, un tu tā kā mani nenolieks un vienkārši neizsmiesi. Ok, es ar tevi labprāt runāšu. Tādēļ tās tādas, arī kārtējās pamatlietas, kuras, atcerēties. Tā skaitā par komunikāciju. Daudzi cilvēki saka, kuriem gļuko komunikācija, saka, esi tu, esi tās kāds tu esi, nekautrējies un dalies savām pieredzēm viedokļiem. Tas ir bullshits, kurš nestrādā, aizmirsti. Es pakoriģēšu to domu. Nevis esi atvērts un saki visiem, ko domā, bet esi interesants. Jau paskaidrot. Lielākā daļai cilvēku absolūti neinteresē, ko tu domā un ko tu saki. Jo lielākā daļa cilvēku domā tikai par to, ko viņi domā. Tikai tas, ko viņi domā, ir vienīgais, kas ir svarīgi. Protams, ir izņēmumi, bet lielākā daļa ir pilnīgi pajebaļ, ko tu teiksi. Ja vien tu esi interesants. Ja vien tu vari pastāstīt informāciju, kas ir interesanta, kura ir aizraujoša, kura ir nedzirdēta, vai nu tev ir viedoklis, vai nu tev ir informācija, vai nu kaut kas tas ir ārprātīgi no svara. Jo es esmu interesants saviem draugiem, cik esmu sapratis, viena iemesla dēļ es varu tajā patī laikā ar vecnēm runāt par birkiniem un ar večiem runāt par bembiem. Abus divus es zinu pietiekami daudz informācijas, lai uzturētu sarunu. Un es ar abiem diviem reizēm par to varu runāt bez nekādām aizspriedumiem, bez nekādiem gļukiem. Tas mani padara interesanti, jo man ir pamata informācija par ārprātīgi plašu spektru lietām dzīvē. Un man vienmēr kaut kur ir kaut kāds viedoklis. Man nekad nav situācija, ka man nebūtu viedoklis. Un ja man nav, tad es konkrēti pasaku, ka es pārāk maz zinu par šito lietu, lai kaut ko komentētu, tādēļ pastāsti man un painformē mani un atver man acis uz jaunu informāciju, kas ir pieejama. Un es zinu, ka šis ir ārprātīgi pretīgi lieta, kuru darīt, jo es atceros, ka man bija džeks skolā, man šķiet, ka paralēlā klasē vai manā klasē, kuru nenormāli daudz necieta, kuru negribēja uzņemt, kuru negribēja ieklausīties, kuru vienkārši tāds, ej prom, kas tāds vispār esi? Un es visu laiku pie sevis domāju, kāda vēlna pēc viņa atgrūž? Kas tas ir? Jo fundamentāli viņš nav stulbs džeks, viņš ir lāga džeks, tīrīgs džeks, viss tās lietas, ko es sākumā teicu, viņam ir izdarījis, bet tāpat cilvēkiem vienkārši tāda pretestība, tāda pretība pret viņu. Kas tas bija? Un tad es paskatījos, kā viņš komunicēja. Un viņš ir pilnīgākais jesmens. Viņš piekrita visam, ko viņš teica. Viņam nebija mugurkaula pa lietām. Viņš vienkārši piekrita visam tikai, lai viņu pieņemtu. Lielākā kļūda, ko cilvēks var pieļaut. Jo
cilvēki ciena cilvēkus, kuriem ir viedoklis, kuriem ir spriedumi, un pat ja nekorekti, tāpat tev jābūt viedoklim, tāpat tev jābūt kaut kādam uzskatam. Jo tajā brīdī, kad tev ir viedoklis, tajā brīdī, kad tev ir informācija, tu paliec interesants. Un, kad tu paliec interesants, cilvēki ar tevi grib komunicēt un cilvēki tevi grib ieklausīties. Tad, ja tu neesi interesants vai vienkārši tev nav informācija vai tev nav viedokļu, sāc atrast pieredzes, sāc veidot viedokļus un vienkārši saprot, ka bez tiem tu nebūsi interesants. Es nesaku, ka ieej otrā galējībā un atrodi viedokļus, pie kuriem tu ieķeries pēc savas dzīvības un ceri, ka tev nelaidīs galā un vienkārši tas būs tavs identity, bet atrodi viedokļus un atrodi spriedumus par dzīvi. Tas var būt tikpat vienkārši kā viedokļi par sportu, ka vajag sportot, viedokļi par gatavošanu, ka vajag gatavot mājās, nevis visu laiku pasūtīt, jo tas ir veselīgāk. Dažādas lietas, ko tu atrast šajā pasaulē, jābūt viedoklim. Bez viedokļa tu nebūsi interesants un cilvēki tevī neklausīsies. Bet labi, es uzskatu, ka lielākā daļa cilvēku, un man ir tāda zemapziņā cerība, ka mēs mākam komunicēt, ka mēs mākam uzturēt dialogu, mums ir draugi, mums ir cilvēki, kuriem laiku pavadīt, kā rezultātā komunikācija nav tā pati lielākā problēma. Bet kas ir problēma? Ir uzklausīšana. Jo es arī redzu to sociālās mēdījos un pats pēc savas pieredzes, ka man ir 1 vai 2 cilvēki šajā dzīvē, ar kuriem es runāju, kuriem es jūtos uzklausīts. Pa īstam. Ar kuriem nav tāda seja, ka es vienkārši uzturu dialogu, bet pat tiešām līdz galam uzklausa. Un es zinu, ka lielākajai daļai cilvēku tā ir problēma, jo ņemot vērā, cik palielinās problēma ar mentālajām slimībām, mentālajām slimībām, es uzskatu, mēs mazliet citā grāvī esam iegājuši, bet, cits stāsts. Par to, cik cilvēks jūtas, ka viņi nav uzklausīti, cik cilvēki jūtas vientuļi, uzklausīšana ir problēma. Un tā man bija ilgu laiku arī problēma, jo lielāko mūža daļu cilvēki man negribēja uzklausīt. Cilvēki vienkārši man izmantoja savām vajadzībām, un tad, kad man nevajadzēja, meta malā. Protams, man bija, paldies Dievam, tīri labi izņēmumi maniem draugiem, tuvākajiem draugiem, kuri vēl aizvien man ir, ar kuriem es varēju atklāt parunāt. Bet es nemainu faktu, ka es līdz galam nekad nebiju uzklausīts. Un tad es tā domāju, kas pie velnas ir. Kā man panākt, lai cilvēki mani ir uzklausīti? Jo cilvēki manī klausās, bet viņi līdz galam mani neuzklausa. Kas man jāapmaina, lai tas notiktu? Un tad es skatījos kaut kādu filmu, ja nemaldos. Es tev nevaru atcerēties kādu, bet tur bija quotes no angļu valodas. Es negribu pārtulkot, jo sajauksmi, bet tāds. The only time a person truly listens to you is when you're dying on your deathbed. Tulkojot, labi, sačakarēšu visu pasākumu, bet vienīgais laiks, kad cilvēks tevī klausās, tad, kad tu principā mirsti. Jo tajā brīdī cilvēks negaida rindā, lai pateiktu savu viedokli. Es uzskatu, ka tajā brīdī cilvēks saprot, ka viss, ko tas cilvēks, kas guļ, ir, lai viņu uzklausa. Viņa pieredzes, viņa pēdējos vārdus, bez nekādām vēlmēm iespraukties, kaut kādu jautru faktu pateikt vai kaut kādu pretjautājumu ar savu viedokli. Vienkārši uzklausīt cilvēku par to, kas viņš ir. Es domāju, kāda vēlme pēc mēs to darām tikai tajā brīdī, kad cilvēks mirst? Kādēļ? Tas gandrīz vai tāds disservice tam nabagam. Kādēļ mēs to nedarījām iepriekš? Kādēļ mums jānogaida līdz pēdējiem brīdim, lai klausīties tajā brīdī tajā cilvēkā? Un tad man nostrādāja slēdzes. Un tad es sapratu, kādēļ cilvēki neklausās. Jo cilvēki lielāko daļu laika, tā skaitā es, gaida savu kārtu dialogu brīdī. Pievērs uzmanību saviem dialogiem, savām komunikācijām cilvēkiem. Un vienkārši piečko pats sev, nevis citiem, tajā brīdī, kad notiek saruna par tematu X. Vai tu vēlies ļaut tam cilvēkam pabeigt līdz galam un uzdot kaut kādu pretjautājumu tam visam? Vai tu vēlies iesprausties un pateikt savu viedokli vai pieredzi par tematu, par ko patreiz ir runa? 90% laika tu vēlēsies pateikt viedokli par to, par ko ir temats. Bet tajā brīdī, kad tu vēlies to viedokli pateikt, tu defaultā noslēdz savu dzirdi un tu vienkārši gaidi to momentu, kad tu varēsi pastāstīt savu viedokli. Tas ir dialogs, bet tā nav uzklausīšana. Un cilvēki tādēļ arī netiek uzklausīti, jo mēs vienkārši esam tik nogribējušies pēc sarunām, tik nogribējušies pēc tās uzmanības, ka mēs darīsim jebko tikai, lai kāds mūs uzklausītu. Bet uzmini, ja tu tā dari, otrā pusē tieši tas pats notiek. Un tādēļ tevi nekad neuzklausa. Un ja tu gribi ātrākais veids, kā uzlabot attiecības ar jebkuru savā dzīvē, ir darot sekojoši.
lai tas cilvēks atnāk pie tevis. Vai nu gribat parunāt, vai vienkārši tā pa bratski parunāties, vai varbūt kaut kāda smagāka temata. Un nākamajā reizē, kad tu turēsi šo cilvēku vai cilvēkiem, tā vietā, lai iespraustos pa vidu, pateikt savu viedokli vai ko, vienkārši ļauj tam cilvēkam runāt un balstoties tās informācijas, ko viņš tev stāsta, uzdot pretjautājumus. Tātad, piemēram, pie tevis cilvēks atnāk un saka, man ir slikti. Un nevis, lai pateiktu, ok, ārā ir pilnmēnesis, tev ir meņķis, tev nav naudas, tu līdz ielas dzīvos, tu studē šito to. Nē. Vienīgais, ko tev vajag izdarīt, ir, ok, kādēļ? Nu, kurienes ir? Kad tas tev sākās? Tādus parastus jautājumus. Un tā turpiniet to sarunu, lai cilvēks var vienkārši pastāstīt par to, kas notiek. Un kas notiks tajā brīdī? Divas lietas. Pirmais, tas cilvēks otrā pusē sajūties tādu sajūtu, ko lielākā daļa cilvēku nespēja viņam dot. To sajūtu, ka viņu uzklauso, viņš ir novērtēts. Ja tu esi kādreiz to dzīvē pieredzējis, tu pazini, tā ir debesšķīga sajūta un tā ir labākā lieta, ko tu cilvēkam var uzdāvināt, jo to nav iespējams nopirkt. Es pat teiktu, pat terapijā līdz galam to nevar nopirkt, jo tagad tev draugs to dara, kuru tu vienkārši novērtē par to, ka viņš tev draugs, bez tā fakta, ka tu monetāri viņu atbalsti, tas ir vēl labāk. Tā ir tāda debesšķīga dāvana, kuru tu pat nevar aprakstīt ar sajūtām, cik tas patīkami ir. Un te ir tas paradoks, ko ja tu to tik ļoti, ja tu to vari piedāvāt, tas ir tas, ko tu gribi. Tu vari piedāvāt tikai cilvēkam to, ko tu pats sev vēlies principā. Un kas notiks tajā brīdī, kad tu uzklausi to otru cilvēku un ļauj viņam izrunāties? Ir visdrīzāk, ka otrs cilvēks ļaus to darīt tieši to pašu tev. Protams, ir jānotestē, būs daži cilvēki, kuri nav spējīgi tevi uzklausīt tevi vispilnākajā spektrā, jo daži cilvēki ir noslēgtāki par tevi, daži cilvēki ir atvērtāki par tevi, daži cilvēki vienkārši par to nevēlas runāt, un tādēļ šitā nebūs opcija. Bet visdrīzāk būs tas viens vai divi cilvēki dzīvē, kuri būs tikpat atvērti, kā tu esi. Un tajā brīdī, kad tu ļausi viņiem būt uzklausītiem, viņi ļaus tev būt uzklausītam. Un tajā brīdī, kad jūs to abi divi spēsiet izdarīt, attiecības vienkārši pāries citā dimensijā. Atvērtība, sapratne, uzticība, komunikācija pāries pilnīgi citā līmenī, un tad jums vienkārši abiem būs pēc iespējas labāka komunikācija, jūs jutīsieties pieņemti, uzklausīti un vienkārši uzklausīti patīkami cilvēki. Un tas ir pats galvenais, ko es sapratu ar komunikāciju. Ļaut uzklausīt to otru cilvēku patiešām. Un tajā brīdī, kad tu saproti, ko nozīmē uzklausīt cilvēku, tas tas brīdis, kad saproti, ka ok, es neesmu te viens pats. Un tu tajā brīdī sapratīsi, ka nē, es neesmu vienīgais, kuram dzīvē iet grūti, kuram ir kuram iet uz augšu, kuram iet uz leju. Pa kreisi, pa labi dažādas problēmas sapratīs, ka mēs esam vieni tie paši, mēs esam vienā tie pašā zupā un mēs visi cenšamies izsisties. Bet vismaz tev būs ko atklāti parunāt, jo kad būs grūti, tu zinās, pie kā tu vari iet, pie kā tu vari pakonsultēties. Un tā ir labākā lieta pasaulē, ka tu zini, ka tev ir vismaz viens cilvēks, kuru paļauties. Un to tu vari panākt tikai tajā brīdī, kad tu atklāti komunicē un uzklausi otru cilvēku. Un tas arī viss principā komunikācija. Ja tu to spēj atklāst, viss pārējais nāksies dabiski. Tādēļ mans monologs ir beigās. Ūdens liešana, es teiktu, ir absolūti veiksmīgi šodien pasniegta. Paldies, ka skatījāties, ārprātīgi novērtējis, spiežam like, dislike, spiežam to subscribe, ieliekam coment, un, ja gribi, piesako manam Instagram aprakstā ielikts. Jā, es eju gatavoties lieldienām, normāls brīvdienas beidzot tagad būs, mazliet voltiņā, pabipoši apkārt sakrāšu naudu beņai. Un tad jau būs forši tā kā. Paldies, ka skatījāties. Vēlreiz tiekamies nākamdien. Čau, čau.